Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļas, kur 22. pantā Jēzus saka: Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Visvarnais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, mēs Tev no visas sirds pateicamies, ka mēs drīkstam ieklausīties Tavos vārdos, un tie mūs mudina ar Tevi sarunāties un Tevi lūgt. Tad, kad cilvēks nostājas Tavā priekšā, reizēm mūsu sirds plūst pāri, un mums ir tik daudz, ko Tev gribam pateikt. Mums ir tik daudz vārdu, ka nespējam vien tos savaldīt un visus kaut kā secīgi izstāstīt. Bet ir citi mirkļi, kad mēs nākam pie Tevis, un iekšpusē ir tāds kā klusums, varbūt pat ne līdz galam patīkams miers, kaut kas tāds, kur mums grūti Tev pateikt to, ko mēs domājam, jūtam, pat arī to, ko mēs gribam. Un tādos brīžos, gan vienā, gan otrā gadījumā, Tu mums nāc atkal pretī ar to, ka Tu mums dod savus vārdus, lai pirms mēs Tevi lūdzam, mēs varam kaut nedaudz ieklausīties tajā, ko Tu mums saki. Un tad jau atbildot uz to, ko Tu esi mums sacījis, mūsos raisās kādi vārdi, domas, sajūtas. Ļauj mums atcerēties, Kungs, ka ne jau vienmēr mums ir daudz jārunā Tavā priekšā. Reizēm pietiek ar to, ka mēs esam Tev pievērsti. Un drīzāk labāk paklausamies, ieklausamies, pārdomājam to, ko Tu mums saki, vai to, kā Tu mūsu dzīvē darbojies, kā Tu esi klātesošs. Mēs Tev pateicamies arī, ka šajā vakarā mēs drīkstam to zināt, ko Jēzu šeit mums apsola un saka, ka pat ja mums šajā brīdī dzīvē ir kādas bēdas, vai šodienas, vai visas dzīves kontekstā, kaut kas, par ko mēs esam nobēdājušies, noraizējušies, kas varbūt jau ilgstoši nospiež mūsu sirdis, vai varbūt kaut kas jauns, kas nu pat ir atgadījies, vai draud atgadīties, ka Tu to visu zini. Un pat, ja mums šobrīd ir šīs bēdas, Tu mums apsoli, ka Tu mūs neatstāsi vienus, bet Tu atkal mums pievērsīsies, mēs atkal Tevi varēsim redzēt, un Tu redzēsi mūs, un tad mūsos būs prieks par to, ka Tu esi spējis mums palīdzēt, ka Tu esi bijis ar mums kopā, ka cauri visiem grūtiem laikiem un brīžiem iedami mēs esam beigās atkal caur to tumšo ieleju iziedami nonākuši Tavā gaismā. Tāda ir mūsu dzīve. Tā iet reizēm cauri tumšām ielejām, bet tad atkal tā nāk gaismā pretī Tev. Un mēs zinām, ka tas nav tāds bezgalīgs process, bet ka mūsu dzīve ir domāta tam, lai beigās mēs satiktos šeit Tavā gaismā, kur Tu esi tas, kas mūsu bēdas pārvērt priekā, kas atrisini to, ko mēs nespējam atrisināt, kas atjauno taisnību tur, kur mēs varētu labākajā gadījumā atmaksāt, bet arī tad jau mēs nevarētu novērst to, kas ir noticis. Tu vienīgais vari uzcelt mirušos, dziedināt slimos, piecelt un dot spēku tiem, kas paguruši. Tu vienīgais atjauno pasauli, cilvēka dzīvi. Un tāpēc Tu esi mūsu vienīgais, patiesais, īstais patvērums. Un šobrīd pasaulē mums tiešām ir daudz bēdu, bet mēs nākam pie Tevis, un mēs zinām, ka Tu nāc pie mums, un ka Tu mūs atradīsi, un ka Tu mums pieskarsies un mūs dziedināsi. Tāpēc, mīļais Dievs, arī šajā vakarā mēs Tev uzticam visu, kas mūsu dzīvē notiek, gan viens otru, gan mūsu tuvos un mīļos un viņu vajadzības, gan mūsu zemi un tautu un visu, kas tajā notiek, gan visu šo pasauli un procesu, kam mēs esam līdzdalībnieki un kurus mēs varam tikai daļēji saprast un vērot. Ļauj mums tajā visā nepazaudēt to, ko Tu mums māci, ka no mums Tu sagaidi tikai un vienīgi patiesu un īstu vēlēšanos Tev sekot un īstenot un apliecināt Tavu patiesību tur, kur mēs esam. Un ja vien mēs esam uzticami Tavi mācekļi, ja mēs patiešām ejam Tavās pēdās, ja mēs ticam Tev vairāk nekā jebkam citam,
tad arī mēs izpildam gan katrs savu uzdevumu un saņemam un piedzīvojam svētību, gan arī mēs nākam neskaitāmos veidos par labu arī citiem cilvēkiem. Tanī brīdī, kad mums gribas jautāt, ko tad mēs varam darīt, lai šajā pasaulē kaut kas mainītos, reizēm tā atbilde ir tepat mūsu acu priekšā. Ieklausīties tavos vārdos, mācīties uzticēties tiem, mācīties dzīvot saskaņā ar taviem vārdiem. Tāpēc, kungs, dod mums mieru šai naktī atkal un ļauj mums atpūsties un tad celties un dzīvot mācoties no tevis, uzticoties tev un zinot, ka visas mūsu bēdas reiz beigsies. Pāri paliks tas, ko tu esi no sākta gala paredzējis, un tā ir tava valstība, tava gaisma, tava mīlestība. Kungs, dod mums spēku, dod mums iedvesmu tam ticēt, un ar to domu un ar šo sajūtu dzīvot, un tā pamazām to īstenot arī savā un citu cilvēku dzīvēs. Bet pāri visam mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus Kristus mums ir ļāvis lūgt, un ko viņš pats mūsos ir ielicis un turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.